Kādas ir tavas attiecības ar instrukcijām? Manas ir šausmīgas. Visu mūžu neko, nekad pēc instrukcijas nevaru. Un pat ir bijis tā, ka instrukcija aicina mani iekšēji darīt tieši pretējo. Bet tas labi, tas bija tikai viena reize, kur bija rakstīts neaiztiec. Bet par instrukcijām visu mūžu, tiešām kopš bērnības, man ir bijis tā, ka es nespēju izpildīt instrukciju. Pat bērnībā visabsurdākā situācija bija tāda, ka es pirmo reizi mūžā centos, biju nolēmusi, ka es vārīšu mannā putru. Un es prasu mammai, kā to mannā putru uzvārīt. Un viņa tur stāsta, un es nevaru to izdarīt. Man viss sanāk pilnīgi šķērsām. Un tas bija tikai pirmais notikums. Man ir bijuši daudz tādu notikumi, ka nespēja iedziļināties, nespēja, un būtībā jau tā ir nevēlēšanās, jā. Bet, kā gadījās, kā ne, kāpēc es to vispār stāstu? Notika interesanta lieta, nopirku galdu. Un nezinu, kas man uznāca. Acīm redzot, bija pienācis tas brīdis, ka instrukcijas ir jāpilda. Un nolēmu, ka man jāsaliek tas galds vienai pašai. Tas nozīmē skrūvīšu skrūvītes, instrukcijas, vīriešu darbi, ko es parasti, es nekad neko mūžā nebiju saskrūvējusi. Varu šūt, varu adīt, tamborēt, zīmēt, viss kārtībā, bet tādas mēbeļu lietas, vīriešu lietas nē. Lūk, un tad man uznāca šī ideja, ka to vajag pamēģināt. Paldies maniem atbalstītājiem. Un nepagāja ne nedēļa. Man tas prasīja nedēļu. Man tas prasīja liels pārtraukumus starp dažu skrūvīšu ieskrūvēšanu, jo acīm redzot manam prātam vajadzēja pārgrupēties un saprast, ka tas nav nekas šausmīgs. Gan lasīt instrukciju un nesteigties, gan arī ar skrūvgriezi pastrādāt. Un tajā brīdī, kad es saliku šo galdu, es sapratu, ka sekot instrukcijām ir interesanti un radoši. Jo kāds cilvēks, es pieļauju pa cilvēku grupu, šo instrukciju rakstījuši tā, lai es viņu saprastu. Viens cilvēks otram cilvēkam, un rezultāts ir nenovērtējams.